Slavē varētu sākt visu reizē. Intro daļā varētu spēlēt to pašu, ko pantā, tikai te viņi var bišķiņ biezāk spēlēt, pantā viņi tādu bišķi atturīgāk vajadzēs. Intro 2, 3, 4. Verse 2, 3, 4. Šeit bez tās augšas pantā. Arī šo bez augšas. Verse 2, 3, 4. Pre-chorus 2, 3, 4. Chorus 2, 3, 4. Chorus 2, 3, 4. Verse 2, 3, 4. Verse 2, 3, 4. Pre-chorus 2, 3, 4. Chorus 2, 3, 4. Chorus 2, 3, 4. Post-chorus 2, 3, 4. Chorus 2, 3, 4. Instrument 2, 3, 4. Tagad visu brīdžu daļu izlaiž arī pirmo kapelas piedziedājumu un sāk spēlēt ar to otru piedziedājumu, kur viņš sāk kāpināties. Chorus 2, 3, 4. Chorus 2, 3, 4. Chorus 2, 3, 4. Post-chorus 2, 3, 4. Post-chorus 2, 3, 4. Chorus a cappella 4. Svarīgi to pāntu baigi nesabiezināt. Nelikt vairs to augšu iekšā. Te viņus var abas reizē uzraut, bet netaisīt. Netaisīt tādas tā kā divas toņas, bet lai viņi vienkārši noskan abi. Šis tāds sanāks, bet nezinu, kā viņu izskaitīt. Viņu vienkārši jāizjūt, kā viņš ir. Lai viņš vienkārši nav tā, lai viņš nav taisnes, bet viņš tāds tā. Tad, kad aiziet tas piedziedājums, viens, kamēr viņi spēlē tikai pa stīgām vidējām. Tas ir vēl easy, bet tajā brīdī, kad sāk viņu ritīgi stramošanu spēlēt, tad baigi vienkārši jātur, lai tās liekās stīgas neskan klāt. Brīžiem jau grib kaut kādas šitās arī pielīst klāt. Mums vienkārši ar īkšķi tā kā bišķi piemutēt, lai viņas neskan. Tas smalkās pat tik liela netaisīs problēma, kā šitās resnās. Pēc tam, kad aiziet postkorus, tad tur vienkārši būtībā šito tēmu tur var vienkārši variēt.
visu cauri tikai 2 stīgām un tad beigās palaiž vaļā vai atkal variēt?